13. augusts. Pacietīgais ir labāks nekā stiprais. Salamana pamācības 16:32. Ko? Kas? Stiprs, vitāls cilvēks taču ir labāks par lēno, pacietīgo. Izciliem sportistiem taču uzgavilē ļaužu tūkstoši, bet par lēnprātīgo labākajā gadījumā tikai pasmaida. Tomēr, kurš tad īstenībā var noteikt, kas ir labs, kas ļauns un kas ir vislabākais? Kā domā tauta? Kā domā valdība? Filozofi, teologi, skolotāji? Kā domā mūsu pašu sirds? Kas patiesībā ir labs, to var pateikt tikai viens – pasaules valdnieks ar lielo burtu un tiesnesis – Dievs. Un viņš savā vārdā pasludina: pacietīgais ir labāks nekā stiprais. Tas pat tiešām ir dīvains vārds. Liekas, ka pareizāk skanētu: pacietīgais ir labāks nekā nepacietīgais. Tomēr sacīts labāks nekā stiprais. Tas nav iebildums pret stiprajiem. Tas ir skaisti, ja kāds ir stiprs un vesels. Tāds dara labi, ja viņš par šīm dāvanām pateicas Dievam. Tomēr pacietīgais ir labāks. Kādēļ? Pacietīgais ir cilvēks, kuram ir laiks. Bībelē kādā vietā par velnu ir sacīts: viņš zina, ka viņam ir maz laika. Šis nav laika. Šī steiga ir kaut kas tipiski demonisks un sātanisks. Dievam ir laiks. Par viņu ir sacīts: viņš atdusējās 7. dienā, un viņš visu dara pareizi īstenajā laikā. Pie Dieva ir atdusa, miers un prieks. Un pacietīgais ir cilvēks, kas stāv Dieva pusē un dzīvo no viņa spēka, ko viņš piešķir Kungā Jēzu. Kungs Jēzu, dari mūsu nemierīgās sirdis klusas tevī. Āmen.